Kā tev vispār liekas, kādu pasauli jūsu paudze atstāja mums? Tu saki, te var braukt ar kādu pabučoties, ja tu traukšot ar soliņu. Es negribu teikt, ka viņi visi bērnībā sisti, bet, Tev patīk putni? Čau! Es esmu Kristiāna Grāmatiņa. Es visu laiku daru kaut ko citu. Podkāsti, raidījumi, mainu arī darbus, bet tas ir tikai tāpēc, ka nezinu, kas es esmu. Es vienkārši cenšos censties, un varbūt tev ir tāpat. Tāpēc es tikšos ar cilvēkiem, kuri šeit ir ilgāk un zina lietas. Seniori, ja viņi nezina, tad kurš zina? Bet vai vispār kāds zina, kas ir jādara un kā ir jādzīvo? Šodien es došos izbraucienā ar raidījumu Sirds lietas vadītāju, aktrisi Indru Burkovsku. patīk cilvēki, kur ievēro noteikumus. Man pilnīgi krīt uz nerviem tie, kas nenormāli brauc, ātri spēlē tuci mašīnā. Es domāju, oh my God! Es uz viņiem nevaru paļauties. Jo... Kā tev liekas, kādi tie cilvēki ir ārpus mašīnas mājās, piemēram? Es negribu teikt, ka viņi visi bērnībā sisti, bet, Bet liela daļa ir viennozīmīga. Jā, bet, tāda visādi kompleksi viņiem, ka viņi kaut kā mēģina to. Mēs tagad braucam vērot lidmašīnas. Domas? Tas ir jauki. Vēl labāk būtu, ja mēs kaut kur arī varētu aizlidot. Piemēram, iesēžamies un aizlidojam uz Tallinu. Nopērkam kurpes un lidojam atpakaļ. Tev ir dota visa plašā pasaule, Indra, un tu izvēlies Tallinu. Jā, viens no mīļākiem lidojumiem man bija uz Tallinu. Filmā Pastkart no Romas, lidmašīnas ainas bija lidojot uz Tallinu. Man ļoti patika vispār Pastkart no Romas. Skaista filma. Bija jāraud. Jā. Paldies. Tu bieži raudi? Pa īstam, nevis uz skatuves. Es labprāt tā gan smējos. Smieties man labāk patīk. Es domāju, ka mums ir ļoti jauki cilvēki. Tu vari iedomāties, ka padomu laikā, kad bija tikai 2 vietas, kur tiešām strādāja ļoti laipni cilvēki. Un tās bija bibliotekas un muzeji. Tagad tā situācija ir mainījusies. Ir cilvēki, kas tiešām arī grib būt laipni. Ir nenoliedzami labāk. Man patīk par Rīgas centru, ka iet, kā tās mājas ir atjaunotas, cik viņas ir skaistas. Viņas tas ir nostas pelēkums, tam visas mājas bija melnas, neviens viņas netīrīja. Bija tāds melns tas laiks. Man liekas melns, paldies Dievam, ka tas ir beidzies. Tāpēc ir, teiksim, bailes par tādu karu un par visu pārējo. Tāpēc ir svarīgi, ka mēs varam saglabāt šo brīvību, lai mēs paši esam iekšēji brīvi, lai mēs neesam komplekšai, lai mēs brīvi varam vērtēt un brīvi vēlēties un nebaidīties būt, kādi mēs esam. Es domāju, ka nāk jaunā paudze. Man ļoti liela ticība. Viņi ir gudri. Viņi zina, ko viņi grib, un šiem veciem komunistiem un viņu līdzskrējējiem viss. Arī Viderčī. Tu saki, tu vari braukt ar kādu pabučoties, ja tu traukšot ar soliņu. Jā, mēs varam aiziet. Tos jaunos zēnus nemulsinos. Ar viņiem es nebučošos. Nav ar viņiem, mēs jau varam pabučoties. Tu zini, kas padomu laikā, ko mēs darījām te lidostā? Te varēja atbraukt augšā kafejnīcā, jo viņi strādāja caurmak. Un tad mēs braucām no teātra, te atbraucām augšā, pasvinējām dzīvi. Tā bija vienīgā vieta. Lidostā? Jā. Te pasēdēju, paņēmu kaut kādu. Tev ir kādreiz garlaicīgi? Agrāk es, piemēram, nevarēju vienkārši tāpat nosēdēt. Aiziet tur,
Vienalga tev jāgaida pie ārsta vai kaut kur. Vienkārši sēdēt. Es tagad sev pieķeru, ka es mājās vienkārši sēžu un neko nedaru. Kas tavuprāt ir kaut kas, kas man ir jāizdara vēl šīs dzīves laikā? Man liekas, ir ļoti svarīgi, ka mēs, un tas jau jādara no bērnības, ka mēs mācāmies valodas. Valodas tas ir tāds ceļš uz brīvību, zināmā mērā. Tā atlidoja? Jā, Uzbekistāna. Aha. Mēs dzīvojam tiešām dīvainos laikos, kad nevar neko saprast. Kad visu kā ir tik daudz. Tad vienīgais, kas mums atliek, ir vienkārši iet atpakaļ pie kaut kā vienkārša. Vienkāršība nav gara nabadzība, bet ilga un grūta darba rezultāts. Ceļās. Kā tev liekas, ir vieglāk no valsts aizbraukt vai tomēr atgriezties? Bieži vien lidostā, kad es pa kādu pavadu, es domāju, ak, Dievs, kā man gribas kaut kur arī. Tā gribās kaut kur aizlidot, bet atgriešanās tā ir salda sajūta. Tā ir salda, bet tas ir kaut kas. Man liekas, tāpēc jau dodas prom, lai tu var atgriezties. Zenta Mauriņa raksta savos darbos, kad ko vispār nozīmē ceļot, ja, ka tu esi cits cilvēks. Tā arī ir, ja, tāpēc arī mums dažreiz svarīgi aizbraukt, ja, izjaukt šo te rutīnu, kādā mēs esam, lai mēs vienkārši varam vieglāk dot, vieglāk ņemt. Tu gribētu apmainīties ar mani ar vecumiem un dzīvot šajos laikos un augt un nobriest? Tu zini, laikam nē. Vai tu gribētu vēl 50 labus dzīves gadus? Labus tādā ziņā, ka ir laba veselība un visu var izdarīt? Vai? Man par to tagad būs jādomā. Es uzreiz nevaru atbildēt. Man jādomā, jo es kaut kādas 10 vēl plānoju. Jā, vismaz lūdzu. Plānoju, tad lietas mainās, viss kaut kas notiek. Varbūt tiešām iesaldēs un tev atsaldēs pēc... Ja jau ar spermu tā var izdarīt. Un nolšonā. Jā, tas ir apbrīnojami, kur tā zinātne aizgājusi, cik tālu. Tas mums jānovērtē. Kā tev vispār liekas, kādu pasauli jūsu paudze atstāja mums? Varēja labāk. Daudz labāk. Tev patīk putni? Jā. Tu minēji par sapņiem, ka tavi sapņi ir piepildījušies. Nu jā, bērnībā, kas es ļoti... Zvaigznes krita, es vēlējos kaut nolikt eksāmenu solfeģu. Es domāju, kur tas es zinu, to pasaka, ja, kad tā laimes māte atnāk un 3 vēlēšanās izpildīs, un pirmā bija kaut des ceptos, un vīrs saka, muļķi, kaut tā des tev nevarēja kaut ko citu vēlēties, kaut tā des tev pie deguna būtu. Tā des pie deguna, atliek tikai vēlēties, lai nebūtu, jā. Es domāju, tas arī svarīgi. Ko tad mēs vēlamies īsti? Ko mēs vēlamies dabiski? Un ja mēs kaut ko ļoti vēlamies, tas tiešām piepildās. Oi. Un ko tu domā par valsti? Es domāju, ka manas attiecības ar manu valsti, tas ir kaut kas tāds, par ko es varētu arī nerunāt tāpat, kā teiksim, man nav jārunā, kādas ir manas attiecības ar reliģiju, ko tas man nozīmē. Bet tajā pašā laikā šī ir mana valsts. Un es arī esmu līdzatbildīga. Es to apzinos. Un tāpēc man ir svarīgi, lai es viņu mīlu. Un kāpēc? Tāpēc, ka tā ir mana valsts. Es viņu mīlu, tāpat mēs mīlam savus bērnus. Es varbūt kaut ko gribu citādāk. Viņi varbūt arī citādāk kaut ko grib savos vecākos. Tas ir saprotami. Mums ir jāsaprot, kas ir dialogs, uz ko mēs ejam, kādu mēs viņu vēlamies. Mums ir jāzina katram no mums, katram valsts pilsonim, jo citādi nepaliks labāk.
Citādi mums būs sliktāka ceļa kā Lietuvā un Igaunijā. Kā tas ir pašlaik. Tā nepaliks. Nu, uz kurien tad mēs lidosim? Man liekas, mēs tiešām varam lidot uz Tallinu. Jā, es Tallinā zinu ļoti labu kurpu veikalu. Zini, kad kurpes sievietei vienmēr mums jādomā par mūsu kājām, kas mūs nes visu laiku. Paldies, mīļās kājiņas, ja. Un tur ir tāds kurpu veikals. Ak, Dievs. Mēs nopirkt kurpes un lidot pēc 3 stundām apakaļ. Jā. Tu paliksi šeit vai man tev aizvest mājās? Kad es atlidošu no Tallinas, nelidos man līdzi? Es tev lidošu. Es tev visur Tur iedošu. jāizlidot. Tas ir jāredz. Tev ir kaut kas jādara svarīgs pēc šitā. Nekas nevar būt svarīgāks, kā lidot uz Tallinu. Labi? Labi. Braucam. Super. Paldies tev liels. Tev paldies. Man jau tu izzini. Es jau tikai sēžu blakus.